zāļu tējām, nieru sistēmai un urīnas sistēmai ir divas lomas. Pirmkārt, maksimāli izvadīt šķidruma daudzumu no organisma, un otrām kārtām likvidēt sistēmas iekaisumus, kuras var būt arī infekcijas rezultāts. Jāsaka, ka urīndzenošās īpašības ir daudzām drogām. Nozīmīgas ir pat tādas it kā samērā ikdienišķas zināmas lietas. Piemēram, bērza lapas. Bērza lapas ir ļoti labs urīndzenošs līdzeklis. Tīruma kosas laksti, ko tāpat līdzvērtīgi kā bērzu lapas lieto. Urīndzenošās tējas būtu jādzer no rīta. Vislabāk pirms ēšanas, tukšā dūšā. Vienlaicīgi dzerot šo tēju, ir jālieto liels daudzums šķidruma. Pati tēja būtu jālieto vismaz pāris glāzes uzreiz. Ja ir urīnceļu iekaisums, viena no drogām, kuru varētu lietot, ir brūklenes lapas. Šeit, runājot par brūklenes lapām, es gribētu atzīmēt vienu lietu. Ja cilvēki paši grib ievākt brūklenes lapas, tad tas ir jādara tā, pavasarī agrā jāvāc, pirms brūklenes ziedēšanas, jeb arī rudenī, pēc tam, kad ir beigusies ogu ievākšana. Pretējā gadījumā, ja viņas ir pēc vai ziedēšanas laikā, jeb arī ogu gatavības laikā, ja tad ievāktās lapas žāvē, viņas kļūst melnas, tumšas. Un tas nozīmē, ka drogas kvalitāte nav vajadzīgā līmenī.